Привет! Šis ir Kiwi TV. Ar jums jūs uzticamies Sijāmas Dvīņa, Lelda Lietuvietu un Ermijas Baltais. Mēs esam ļoti sailgojušies pēc jums. Tādēļ 4. sezonas 3. raidījums Var sākties. Šodien raidījumā redzēsiet, Mākslas akadēmijas karnevāls, kā rodas snowparki, studentu aptiecina, blitkošana, Šodien, 21. februārī, ir Starptautiskā dzimtās valodas diena. Tādēļ UNESCO aicina veltīt īpašu pasākumu savai dzimtajai valodai. Kā piemēram, izmantojot Skype Sazinot draugus un radiniekus, un kopīgi aprunājoties par to, ko mums nozīmē dzimtā valoda. tādēļ mīlēsim savu dzimto valodu. Viskrūtākās lēles satikās. Mākslas akadēmijas karnevālā. Latvijas Mākslas akadēmija jau 74. reizi ver savas durvis mākslas un noslēpumu pasaulē karnevālam. Šajā naktī, kad atdzīvojas porcelāna lēles un alvas zaldātiņi, akadēmija pārtop īstā leļļu rūpnīcā. Krīze neietekmē mūs. Mēs esam spēcīgāki par šīm nieka problēmām. Šīs visas nieka problēmas tiek aizslaudzītas prom. Manuprāt, tas skar ļoti mazu sabiedrības daļu. Olala! Tā pirmā lieta, ka Mākslas akadēmijas karnevāls ir tas karnevāls, kas ir izdzīvojis komunistu laikus, fašistu laikus, stagnāciju, juku laikus, un viņš vēl joprojām ir dzīves. Tā ir viena no senākajām tradīcijām Latvijas valstī. Mums patiesībā jau tā ir tā kā nacionālā kultūras vērtība. Brazīlijā šogad domā aizliegt karnevālu dēļ policijas protestiem. Kāpēc Latvijā nekas nav mainījies? Lai viņi aizliedz, Brazīļi bankrotēs pēc tam. Lai viņi aizliedz, kolosāli, visi būs pie mums. Kā ir mainījušās tās vērtības vai tērpu izvēle gadu laikā? Es domāju, varbūt ir kaut kāda konflikts starp paudzēm mazlietiņ. Tērpu izvēle. Es domāju, ka cilvēki kļūst daudz radošāki. Tāpēc, ka ir internets, ir iespēja nopirkt. Cilvēki ir kļuvuši salīdzinot pret sociālismu laikiem bagātāki, un tērpi kļuvuši ir interesantāki. Kas par tēlu esat jūs? Es esmu idiots. Muļķis. Mēs labāk nopirksim visjaunāko BMW, kaut vai mums nebūs par ko ieliet naudu, par ko benzīnu ieliet. Bet lai būtu smuki, lai uz ārpus visiem redzams. Mīlestību un lai viss ir labi. Leldīt, vai tu zini, ka arēnā Rīga vienā vakarā var spēlēt kā hokeju, tā arī basketbolu? Nē, kādā veidā? Viņi uzklāja basketbolu laukumu uz ledus. Bet vai tu zini, kā var uzcelt snowparku? Tāpat kā sniegdīri. Nē, es tev parādīšu.
Čau! Mēs esam Lemberga hūtē, Ventspilī. Šis ir tā kā priekšvakars raidījuma Baltikas nākamajai tūrei. Tieši šodien visu ziemu mēs darām tādu melno darbiņu, jeb sagatavojam parakstus priekš visām sacensībām. Un rītdien paredzēta ļoti liela bāle, jeb principā visu nedēļas nogali būs ļoti daudz braucienu no Igaunijas Lietuvas, tāpēc mēs jau kaut kādi 3 dienas jau pārbūvējam parakstus speciāli priekš mačiem un visus sašeipojam, lai rītdien džeki var atlaist ritīgi. Principā rudenī paiet vairāk mēneši, kad mēs strādājam ofisā un plānojam visus zemes darbus kalniem, lai ziemā efektīvi izmantot sniega. Rasējam pārkus, plānojam sacensības, organizējam komandas. Tas pats process, teiksim, vienam tam jumpam, kā viņš tiek izveidots. No sākuma stadijas līdz gatavam jumpam, kad džeki var braukt, lekt un darīties. Sākumā nav nekā, un tur kaut kāds ir interesanti, kad pastāst bildes, ko mēs apšķījām pirms un pēc. Ja pirms ir vienkārši sapūsts sniegs, milzīgi tādi vājiņi, izskatās pēc nekā. Tā pašā laikā tad mēs sagrūstam viņu visu tā kā sagrupējam, izveidojam milzīgi nesmuku tramplīnu. Pēc tam visu atmēram, čika traktoru, visu malas atstumi, čeki lāpsniņām nošeipo. Un rītdien mačos jūs redzēsiet, kā izstās gatavs jumps. Tā kā viss ir skaists kontūrs, ir viss nopūsta krāsa, lai drošības pēc viss izceļās. Un ir iztestēti visi leņķi, attālumi, lidojumi attālumi atkarībā no ātrumiem. Tāda mazā zinātne, bet pat Baltijā viss jau attīstās līdz dubultajiem salto visādiem. Līdz ar to tādas kļūdas pieļaut nedrīkst vairāk. Mums ir sadarbības firma Vācijā, saucās Schneesterne. Un kopā ar viņiem mēs jau esam taisījuši tādus projektus kā Iron Style, 9 Queens, 9 Nights, kas it kā tā neko neizsaka varbūt, bet ja to pastāst, kā tas viss top un ka tie ir speciāls privātas konstrukcijas, piemēram, priekš 9 pasaules labākajām frīzā slēpotājām vai tā pašā laikā Innsbruckā, Austrijā mēs taisījām iekšā stadionā priekš 14,000 skatītājiem, ieradās 16 pasaules labākie snowboardisti vienkārši. Un pasaules visaugstākais līmenis, un mēs bijām tur klāt un būvējām, un tā kā priekš tādiem džekiem no Latvijas mēs jau esam baigi priecīgi, Ir gripas sezona un daudziem jauniešiem ir novājināta imūnsistēma. Bet mums ir studenti, kuri ir gatavi palīdzēt un parādīt, kā pēc Santau metodēm izārstēt sevi un arī citus. Kā izvairīties no saslimšanas ar gripu? Tā tad ir profilaktiski pasākumi, kurus vajadzētu veikt, un galvenie no tiem ir tā kā uzturs. Tas ir ļoti svarīgi. C vitamīns ir svarīgi, un nevajadzētu atrasties sabiedriskā telpā, jo gripas vīrus izplatās aerosola veidā, un ja kāds nošķaudās, tad šis te tā kā rādījus ir apmēram 10 metri, kur izplatās šis vīrus, un pietiek arī ar to, ka kāds ir nošķaudījies un šis vīrus atrodas uz virsmas. Un sabiedriskā telpā ir ļoti liela iespēja inficēties. Kā tu skaidro to, ka tieši februārī tiek konstatēts visvairāk gripas saslimšanas? To varētu skaidrot ar šo te gripas vīrusu specifiku. Viņš ir izturīgs tieši augstumā un var vilkt paralēls ar ārējiem laikapstākļiem, kad ārā ir augsts un mitrs un cilvēka imunitāte ir samazināta, un līdz ar to viņš ir uzņēmīgāks pret šo te gripas vīrusu. Kādi ir tie galvenie simptomi, pēc kā varētu pateikt, ka es esmu saslimusi ar gripu? Tātad šī noteikti ir paaugstināta temperatūra virs 38 grādiem. Tā parādās pēkšņi, rīta sākumā cilvēks var justies
spirkts un viss normāli, bet dienas beigās ir paaugstināta temperatūra, galvas sāpes, laušana kaulos, varbūt sāpes acu ābolos, nogurums. Un gripai specifiski ir tieši klepus, savs klepus sākotnēji. Un parasti ir tā, ka nav arī iesna. Deguns ir ciet, bet iesnas nekā īsti nav. Kā saslimšanas gadījumā visefektīvāk apārstēt gripu? Pirmais vajadzētu doties mājās, sajūtot šīs te simptomus un nerādīties sabiedrībā. Tad vajadzētu griezties pie savu ģimenes ārsta, kas ir galvenais. Un ģimenes ārsts tad arī noteikti šīs saslimtības smagumu pakāpi un izrakstīs medikamentus. Kā ķerās? Kā ķerās? Norma! Tu sen jau blitko? Es kā maz puika uz iecevas plānā ledu zilām kājām atceros vēl sevi zvejojam. Kas tu tāds? Gribu iemācīties blitkot. Nu, tu paņem, ievelc, izvelc un skaties sižetu. Kas tu tāds? Kāds jūsuprāt ir īsts blitkotājs? Silti saģērbies ar makšķerīti, to kasti un lieliem cimdiem siltiem. Tāds, kurš nebaidās ielūst zem ledus. Ar pižiku. Īsts vecs. Ar garu bārdu, daudz taukiem uz kauliem, lai nav augsts ziemā. Izturīgs, lai nebaidās no sala. Ar lielu makšķeri. Viņš ir gatavs mīnus 30 grādu salā, braukt uz Igauniju, sēdēt uz peipusa, 2 dienas un salt ar plikām rokām. Tas, kurš baigi daudz sēž. Droši vien, ka piedzēries. Kam ir jābūt īsta blitkotāja ekipējumā? Bez jakai, beziem zābakiem, kādam mazam kotelītim, tad aizbāstam kaut kur sasildīties. Un došai tam mazajam makšķerītē, ko viņš tur paksta. Vēl ko ledu izgriezt. Zābakiem, lai kājas nesalst, vilnas zeķiem, noteikti tai makšķerei, kā viņi sauc, nezinu, un spainim, kur likt zivis. Īstam litrs, un lūk, kaste. Pat nav obligāti tā mazā makšķera, vai vienkārši kociņus vēl izņemt un viss. 5 varētu būt diezgan pieklājīgi un silts apģērbs. Noteikti blitkojamais somai, žibulīšiem, makšķerītē, zvaniņam un mobiliem telefonam ar ieprogrammētu glābšanas dienestu numuru. Tāda īpaši tāda karotīte, ko izsmeļ ledu, ka viņš sasals. Telts noteikti. Lielam zāģim. Domāju, kaut kam stipram, kas sasilda. Kaut kādai alus podelē vai kam tam līdzīgam, lai sasildītos sēžot uz ledus. Kaut kas ir mainījies. Kas? Un tas tuvojas. Kivī kokteilis. Kopš šodienas balīžiņas oficiāli ir kļuvuši par reibinošu kivī kokteili. Tad nu priekā svinam šo dienu kopā. Varētu lūdzu kokteili? Tā daļa Rīgas, tā daļa manas Rīgas, sarežģītas. Nu jau pagājuši gan 10 gadi, kopš grupas Astronauti pirmais singls Daļa Rīgas ieguva ļoti lielu latviešu klausītāju atzinību. Bet 24. februārī Latvijas studentu klubā viņi sniegs koncertu un pirmatskaņojums būs singlam tūlīt, bet iegūs tieši tādu pašu klausītāju atzinību. To tu uzzinās tuvākajā nākotnē. Es vienmēr esmu gribējusi uzzināt, kā man varētu izskatīties, piemēram, oranžu matu. Bet man ir žēl un arī bail krāsot viņus oranžus, tāpēc man ir plāns. Es nopirkšu oranžu parūku un 22. februārī došos uz 4 baltiem krakliem. Kāpēc? Tāpēc, ka tur būs parūku balīti. Par mūziku parūpēsies un kārtīgu balīti iegriezīs New Buzz, 5SMS, DJ Albatros un Marks. Sākam jau 10.
Nevienam tas jau vairs nav noslēpums, ka sieviete biznesā var justies tikpat labi, kā piemēram zivtiņas ūdenī, un atrast arī laiku kādam hobijam. Piemēram, reizi nedēļā 3 gadu garumā gleznojot, izkopt savas dotības līdz profesionālam mākslinieckam līmenim. Līdz 7. martam Galerijas Rīgas 5. stāvā Laimīgās mākslas muzejā tu var apskatīt 5 Latvijā talantīgu biznesa dāmu meistardarbus. Ar vīru nav viegli, un ja tu kādreiz netiec galā, vienkārši ņem un sviedri bumbu. Vai arī nē. Paņem vīru aiz rokas un aiziet uz Dailes teātri izrādi. Ar vīru nav viegli. Tā ir Džilindžera komēdija 2 cēlienos. Jūs noteikti kārtīgi izsmēsieties par pāru intrigām, lielākiem, mazākiem ķīviņiem. Es ceru, ka es tev pārāk neapreibināju, jo vēl jau ir priekšā arī nākamā nedēļa. Nu ko, Kivī TV jaunais plāns ir nostrādājis. Kivī raidījums ir iznācis. Jā, 3. raidījums 4. sezonas ciklā. Ar jums bija kopā jūs burvīgie X-File aģenti Malders un Skalija. Tiekamies jau nākamā nedēļa ar svaigām idejām, svaigiem sižetiem un sekojiet mums līdzi Twitterī, draugos un Facebookā. Kā arī pērciet mūsu preces. Čau! Titrī! Getting good, it's starting over every time that I return.